Nu, sveiciens šahistiem. Sveiciens visiem tiem, kas arī vēl nav šahisti. Čau! Jā, Sveiki! šodien pie mums ciemos ir, es ceru, ka šahiste, nevis tā, ko Signa tur sveicina visus tos cilvēkus. Tad Madara Golsta šodien, Madara čau. Čau, sveicien Labrīt! vārdienā, Madara. Madarās, sveicien. Paldies! Bet tu, Paldies! bet, tu- bet tu tiešām esi Madara, nevis māsa tavē. Nu, nevar zināt, tu tomēr grīnas. Jā, to mēs vēl arī parunāsim par šādu viņiem. Tā, bet pirms mēs par to parunāsim, tad lūdzu spiediet subscribe un like un vispār skatieties arī vecos video. Vēl jūs varat darīt tā, ka nopērkat vairākus datorus, piemēram, un uz katra atveriet kaut kādus mūsu vecos video, varat uzlikt mute, lai nesajuktu prātā, nu, ja gadījumā jums nav tāds mērķis. Nu, tad vienkārši skatīties tur visus tos video. Nu, es domāju, ka 20 datori būtu optimāli, uz kuriem iet mūsu vecie raidījumi. Tas mums tāds piedāvājums ir. Jā, nu, bet šahistiem tas varētu būt normāli, man liekas, jo viss, ko mēs darām, citiem cilvēkiem izraisa jocīgas emocijas. Nu, varbūt uzreiz tad par tiem video, kādi mums ir komentāri. Pagājušajā mums bija ļoti interesants raidījums. Madara, tu skaties vispār mūsu raidījumu, vai ne? Skatos, es redzēju, ka ir bijusi intervija ar Danu, arī ar Nikitu nesen. Jā. Nikita, zina, ko teica? Viņš teica tā, ka viņš pārāk daudz laika velta mūsu kanālā. Tā viņš izteicās. Tā, vai nepieklājīgi daudz, nu kaut kā tā. Es varu iedomāties, kā skatās Nikita mūsu raidījumu. Vienkārši tur uz to lūpu mauc vienkārši visu laiku. Jā, bet mums pagājušais bija Aleksis Ivanovs. Viņš izgudroja jaunu spēli Lautārī, Daisčas Killeru. Un re, kur viņam tur tāds komentārs, Bračkiņ, kur var nopirkt uzmaukt spēli? Jā, un viņš raksta, ka ražošana vēl nav līmenī, ka pašlaik ir saražoti 2 komplekti un trešais top. Nu, es gan neteiktu, ka tas ir nav līmenī ražošana, jo, ja tev ir 2 komplekti, un tu ražo jau trešo, tad tas ir 50% pieaugums. Iedomājieties, ja Apple ražo tur 50, 100 miljonus telefonu un pēkšņi 150. Tā kā man liekas, ka 50% tas ir ļoti, ļoti daudz. Apsveicam Aleksēju ar tādu kāpumu. Nu ko, tas tā. Bet mums tagad šaha ziņas, jā, kaut kādas. Mums ir šaha ziņas no ārzemēm. Nelī, kas mums notiek vispār ārzemēs? Kur mūsu šahisti vasarā ir izmētāti? Rīga tukša vispār ir. Es eju pa ielu, neviena šahista. Kur viņi visi ir, Nelī? Stāsti. Tā tad daļa no mūsu šahistiem pavasarī bija Pardubicē. Jā, noteikti. Tur liela daļa bija kāda nepilni 20 šahisti. Bet daži devās vēl tālāk. Un Rīgas pirmās ģimnāzijas komanda devās uz ASV Vašingtonu, lai piedalītos skolu komandu olimpiādē. Pasaules Jā. skolu komandu. Jā. Nu, lūk, jā, tātad šeit ir visi komandas spēlētāji, un viņus pavada ceļā direktora vietnieks Jānis Zeimanis. Tas ir Tātad šis ar pirmais to gads. zirgu pie krūtīm. Jā, viņiem šeit nav, bet vispār viņiem visiem ir komandas krekliņi vienoti ar Rīgas pirmo ģimnāziju. Tur viņi Kas viņi tur speciāli. ir aizbraukuši? Tur kādu mēs pazīstam, vai vispār Jā, nav? rekur, tātad visgarākais, sāksim pēc augumiem, visgarākais ir Georgijs Germanovs, ā, kurš, starp citu, mācās vienā klasē ar vienīgo meiteni, kas tur ir, Melāniju Luīzu Jansoni. Tad, bet Germanovam nākamais garākais blakus ir Fidemeisters Reinis Valdats, jā, tur, kur tā bultiņa. Un tad, par cik komandā bija jābūt iekļautai ne tikai meitenei, bet diviem, kuri ir dzimuši 2012. gadā, tā bija obligāta prasība. Ja? Tas sanāk, ka viņiem, lai viņi varētu tur spēlēt, viņiem, principā, tie bija bērni, kas skolu ir sākuši gadu ātrāk. Un rekur tur mums ir divi tādi. Tātad no kreisās puses ap baltos kreklos, tas ir Kirills Diners, pirmā sporta klase. Un viņš, man liekas, tagad tikko 7. klasi pabeidz, jā, tā ģimnāzijā. Un blakus ir Attis Rubļevskis, arī šāhists, laikam otrās sporta klases spēlētājs. Nu, lūk, un tāda viņiem ir tā komanda, un kā tad viņiem gāja? Um,
vēlāk pieliks klāt rezultātus. Viņi bija 4. reitings, ja, pēc reitinga, bet kopumā viņi ierindojās 15. vietā. Un tur vēl, es nezinu, kurā brīdī tika mainīts nolikums, un rezultātā dažas lielvalstis piedalījās. Viņiem nebija, piemēram, meitenes komandā, vai viņiem Mm. nebija šie 12. gadi, bija tikai vecāki. Bet, nu, tas organizators pats nosaka kārtību, un kā ir, tā ir. Bet Cik teiksim, kopā šie bija bērni komandas? godam nospēlējuši. Bija partijas, kur nepaveicās, nu, tiešām smagi nepaveicās, bet, nu, piedalījušies viņi ir. Skola ir pārstāvēta, vieta ir 15. Tā ir vieta pasaulē. Tā kā tas ir. Virs Igaunijas, tā kā, nezinu, Galvenais vienmēr ir atstāt lietuviešu un igauņus aiz sevis. jā, Tas jā. tāds primārais uzdevums. Tad, principā, ir izdevies pasākums, vai ne? Lietuva vispār pasties kaut kur padibenēs kaut kādās. Tur Nu, bet paskatās, bērnu dārza čempionātā. Bet labi, bet Zinātnes paskatieties, un Polija, mākslas piedod. skola. Pirmā ģimnāzija tomēr nav gluži mākslas Jā, bet es skola. tur vēl redzēju kaut kādām skolām, piemēram, fizikas skola, pati uz Jā, augšu. jā, es ar to redzēju. Tur īstenībā, jā, kaut kur, man liekas, augšā bija kaut kāda fizikas skola. Tas bija. Re, kur ir fizikas Tur un otrajā. matemātika no Kazahstānas, 2. vieta. Es sākumā izlasīju to trešo kā The Hacker School. Nu, tā kā hacker Bet skola. varbūt kā arī ir. Tur bija Harker. Jā, nu jā, tā kā nu, ļoti interesants tāds pasākums. Organizē, jā, notiek viņš Amerikā. Tā, un es gribēju ātri nolasīt, es sazinājos ar Reini, ja, kur es viņam pajautāju, kā viņiem tur iet un kā viņi tur jūtās. Un, Vai viņus tur lūk, neapbižo? Tie jau ir amerikāņi, tagad jau tā, nu, nevar. tad Reinis man atrakstīja šādi. Tā, čau, atlidojām diezgan gludi caur Amsterdamu ar KLM lidmašīnu. Ja? Pēc pasu kontrolas mūs sagaidīja transfers uz skolu, kur notiek turnīrs. Skola ir milzīga, ar kojām un milzīgām zālēm. Kopā 15 plus mājas un kempus. Istabiņas kā parasti kojās, bet nav par ko sūdzēties. Spēļu zāle gan mazliet mani pievīla. Ekipējums un translācijas galdiņi un pulksteņi. Kā tur var redzēt bildēs, tur nav parastie digitālie galdiņi, bet tiek ar kā, telefoniem filmēts no augšas, un līdz ar to nevienmēr pareizi atspoguļo, kas notiek uz galdiņa. Tur visādi, nu, tā kā Kā gļuki. pie Tā, nabagiem, jā. kā Amerikā, ja? Labi, Jā. lasu tālāk. Eiropā ir daudz labākas translācijas. Protams. Komandas noskaņojums noteikti ir mainījies turnīra laikā. Ja no sākuma mēs bijām noskaņoti cīnīties par medaļām, tad pēc pirmajām kārtām entuziasms pazuda un veiksme arī. Vispār turnīrs ļoti labi organizēts, ēdiens garšīgs un daudz. Nu, lūk, tāds ir Reņa komentārs. Jā, nu, protams, ja tu esi 4. pēc starta reitinga, protams, ka ir jāsapņo un jādomā par medaļām. Nu, žēl, ka nesanāca, jo, Nu, tie ir jauniešu turnīri, tur jau tie reitingi atkal, zin kā, tur jā, tur pēc visa 3 mēnešiem plus 200 tur kādam. Kurš nav. dažādi var būt. Nu, bet tiešām es sekoju līdz tām partijām, nu, kaut kur arī mūsējiem nepaveicās, tā teikt. 78. gājienā vienīgā kļūda un tu zaudē. Nu, tā ir mazliet neveiksme. Tev viss Madara, kārtībā. Madara, ko tu dari vasarā? Ko tu dari, nu jā, kā šahists vai kā cilvēks? Jābrauc uz turnīriem, jāspēlē, kamēr var. Bet tu brauc? Vai tikai tā kā Jā, gluži? jā, ar Nelī tikko kā bijām Azerbaidžānā Nu, kā tev pirms gāja 2 Azerbaidžānā? nedēļām. Izstāst, kādas tur figūras ir, vai tādas pašas kā mums? Reitinga ziņā mīnusos, pieredzes ziņā plusos. Tu biji reitinga donors, ja kā mēs tur runājam. Jā, es beidzot biju tajā otrā pusē, ka es spēlēju pret jauniešiem, kuri ir jaunāki par mani, un tad es esmu tā kā vecāks, kas dod savu reitingu. Es atceros arī, kad es biju tajā otrā pusē, 1500, un visus tur apspēlēju. Tagad es saprotu, kā viņi jūtas. Jā, jā. Bet varētu, kā tev liekas, varētu tā kā būt, ka spēlētājiem, ja viņiem baigi krīt reitings, ka kāds viņam var uzdāvināt reitingu, tas būtu ok? Nu, tur kaut kāds reizi gadā, piemēram, es varu 50 punktus kādam pārskaitīt dzimšanas dienā. Kā tev liekas, tas būtu normāli? Nu, Azerbaidžānā varbūt nedaudz tā dara, ko mēs ar Neliju uzzinājām. Jā, pastāst. Mums Es tur ne- atklājas jā, labas
Skaties. vai var ar šo informāciju dalīties vai nē, bet Var. Mūsu raidījumā var. mums, viņi paši mums stāstīja, ka viņiem ir kaut kāda reitingu pirkšana un ka viņi tur pārdod reitingus un ka tāpēc varbūt arī kaut kādi 1700, kuri spēlē normālā 1900, 2000 reitingu līmenī. Jo, nu, viņi labi spēlē. Reitinga Tā kā- birža. Bet tā, tagad mēs paskatīsimies, mums ir vēl viens notikums, un tad mēs vēl tev pievērsīsimies tā nopietnāk. Tas jau tā, ievadiņš tikai bija. Tā, tad mēs parādīsim kaut ko vēl. Tā. Kurš šāds te mums ir attēls, nu, nezinu, nu, Nelī droši vien, jā, varbūt arī. Nu, tu pastāst, Nelī, kas tas ir pa foto? No kurienes? Aha, jā, tad šonedēļ notiek Latvijas jauniešu izlases vecuma posmiem no U14 līdz U18 sagatavošanās tāda treniņu nometne, kur jaunie šahisti, tie, kuri dodas uz Eiropas un pasaules čempionātiem, kas ir izcīnījuši vietas, pirmās 3 vietas Latvijas čempionātos, ir ielūgti uz treniņu nometnī, organizē Latvijas Šaha federācija, un viņus trenē un gatavo konsultē lielmeistaru komanda. Tātad šeit mēs redzam vienu Tā no bija lielmeistara. lielmeistariem Nikitu Meškovu. Mēs viņu arī nointervējām, vai ne? Un viņš tur stāsta par stabilu spēli, viņš stāstīja bērniem, kas ir ļoti, ļoti jauniešu un viņu vecumam ļoti, ļoti svarīgi, lai nav tas, kā tu saki, plus Varbūt 200. paskatīsimies to video. Kā labdien, šodien mums ir Nikita šaha klubā 3+2. Skaļāk, Andri! Jā. Šaha klubā 3+2, dzirdi mani? Jā, Jā, tad mēs esam, kas te notiek, Nikita, ko tu dari? Tā notiek treniņi. Es esmu tikai vienu dienu, šodien strādāju ar jauniešiem, ar mūsu lieliem talantiem. Un, jā, nu, mums bija pāris stundas treniņi un tagad pusdienu pārtraukums. Kā jau vienmēr viņiem nevajag nekādu pārtraukumu, viņi tikai spēlē Zviedrīti un jā, tālāk turpināsim strādāt. Kas te ir pa jauniešiem vispār? Visi mūsu labākie praktiski jaunieši. Un kam jūs gatavojaties? Nākamā nedēļa sāksies Keres Memorials. Tikko notika Pardubicē lielais Open turnīrs, kur mūsu šahisti izcili nospēlēja gan A, gan B turnīros, pielika reitingus. Daži no viņiem tojās 2300, tā kā iespējams mums top FIDE meistari jaunie, un jā, nu, turpinam gatavoties nākamajiem startiem. Nu, atklāj kaut kādus noslēpumus, ko tieši jūs tur gatavoties. Es redzu, ka zviedru šahu, jā, kā tu teici, tur normāli iet vajā, bet kas vēl jums ir programmā? Nē, nu, Zviedrijas, protams, tas ir tas galvenais, jā, uz to mēs liekam to mūsu galveno likumu, bet citādi, nu, es viņiem stāstu par stabilo spēli un par to, ka man personīgi tā bija liela problēma. Un kā es pārkvalificējos no amatieru šahistu uz pusprofesionālu. Ļoti. Jā. Nu, lūk, un tā viņi tiks sagatavoti, un tad viņi varēs doties uz saviem turnīriem. Tur Eiropas čempionāts Melnkalnē, kadeti savukārt mazie arī tiks sagatavoti, man liekas, nedēļu vai 2 vēlāk tie dosies uz Kazahstānu. Un pasaules čempionāts Albānijā, tā kā ir tādi 3 milzīgi. Jā. Nu, labi, varbūt ķeramies tad pie galvenās tēmas, pie Madaras pašas. Nu, Madara, nu, droši vien tradicionālais jautājums, kā tu nokļuvi šahā vispār, un kādas ir tavas, varbūt tās pirmās atmiņas par šahu? Atceros ļoti skaidri, iemācīt spēlēja vectēvs, arī tētis palīdzēja, un tad vienu vakaru mēs spēlējām. Un tad vecmāma nākamajā dienā aizveda mūsu šaha skolā, un mēs ar māsu sastrīdējāmies, kura pirmā ieskries pa durvīm iekšā. Un kura tika pirmā? Nu, mēs abas reizē izspiedāmies cauri tā, lai, nu, nav tā, kura ir pirmā. Un tad mēs tikām pie Aivara Stašāna, jo es atceros, viņam kabinets bija pirmajā stāvā, un tad mēs tur arī aizgājām. Un mēs aizgājām, tā ka mums bija 8 gadi, un kaut kāds oktobris tas bija. Un pēc 7 mēnešiem uzreiz mēs jau izpildījām pirmo sporta klasi un kā līdzīgu, jā, grupiņā tur spēlējām. Es atceros, mēs atnācām, tur visi bija stiprāki, bet mēs jau gandrīz.
Tu, tā, vienā līmenī. Viņiem 7 tā ir, Andri. mēnešos? Viņiem viss beigas Tā būs. ātri. 7 Jā. mēnešos, nevis gados. Jā, nē, nopietni 7 mēnešos, kopš mēs sākām trenēties, es atceros ļoti labi, tāpēc, ka tas pēdējais turnīrs, uz kuru mēs aizbraucām, tas bija Jēkabpilī, kaut kāds riņķa turnīrs, 9 vai 8 cilvēki. Mēs visus apspēlējām, pēdējā partijā ar māsu uztaisījām neizšķirtu. Pirmā Jā, vieta dalīta, pirmā sporta klase ir, un tā crazy. kā, Cik tev tagad reitings kaut kur 3600 vai 3700? Dalīts ar 2. jā, vēl nav tik daudz. Bet tuvu, jā, tam. Visu laiku sanāk tuvoties, jā. Jā. Bet nebūtu tie azerbaidžāņi, kas tur izpumpē bišķiņu, nu, nopērk tur kaut kā, tad jau būtu. Ārpēc, būtu es pirmo pilnīgi reizi dzirdu, saprotami. ka tik ātrā tempā var pirmo sporta klasi dabūt, un tādā arī vecumā, tā kā, wow. Nu, bet Jā, vecāks jau uztrenējis, tad vecāku zināšanas satikāts ar Aivaru stāšanu zināšanām, un tas ir tikai Jā. likumsakrīgi, ka tas tā notika. Stāšanas, tas nebija nekāds joks, jā. Nu, Nu, jā. jā. Nu, labi, un kas pēc tam notika? Tu dabūji pirmo sporta klasi, un tad nāca droši vien tie piedāvājumi no klubiem visādiem, tur Real Madrid un tur Arsenal, kad jā, nāca. jā, tas pēc vairākiem gadiem gan, bet tā, ka no sākuma uz tiem pasaules čempionātiem sanāca izbraukāt, un tad pēc tam pa tiem klubiem. Jā. Jā. Okay. Kas ir tavas, teiksim, tā, uz šo brīdi spilgtākās, varbūt, šāha atmiņas? Mans pirmais pasaules jauniešu čempionāts, kas bija apvienotajos Arābu Emirātos, tur arī treneris brauca līdzi, arī mamma atbrauca līdzi, un pēdējo partiju es spēlēju pie augstā 7. galdiņa, un ja es būtu uzvarējis, tad es būtu 10. Bet es zaudēju, un es dabūju, man liekas, kaut kā 21. 22. vietu pasaulē, tā kā man bija 10 gadi, un savā pirmajā tajā pasaules čempionātā. Nu, tā, ka to pirmo pasaules čempionu es atceros. Tad arī atceros vienu no Eiropas jauniešu čempionātiem, kur pirmo partiju es dabūju spēlēt pret 200 spēlētāju no Ukrainas. Man liekas, ka man tajā laikā bija 1600, un tas bija 3. vai 5. galdiņš, un es uzvarēju to partiju. Bet pēc tam visas pārējās sanāca zaudēt, bet, nu, es atceros to sajūtu, ka es uzvarēju, ka māsa mani gaidīja ārā, un tad es tā kā tur atnācu, es uzvarēju, tad nevar būt, un tā kā šādas lietas, kas, Jā, kā tu glabā pierakstītās partijas kaut kādā blociņā vai kastītē, nu, zini, tur pūra lādē, es nezinu, tev ir partijas saglabātas kaut kā. tagad jau viss moderni datoros glabājas. Bet es atceros, ka bija baigās čupas ar partijām, un tad nezinu, kur likt. Jā. Bet vienmēr visu, ko varēju, to pierakstīju, apskatījos, sarakstīju tā, lai var mācīties. Un... Kausi, kur tev glabājās, un varbūt tev ir kaut kāds īpašais kauss, ko tu ik pa laikam tā kā aizēji patausti, nu, zini, kā tur reizi nedēļā. Īpašais kauss varbūt mājās nav, bet ir tāda izstāde mājās, kas ir nolikta tieši pie durvīm. Izstāde. Tagad, Jā. Kausu man nav, bet mēs te muzeju atvērām ar māsu, jā. Ok. Jā, nu, kad cilvēki ienāk, tad, nu, par ko šis ir, par ko ir šie kausi, un tad, nu, mēs šāku spēlējam, nu, mēs zinām, kā spēlēt, un tā kā ir tāda izstāde to mājās. lampu, var tos kausus paglaudīt, kaldini lampā, un tad izlidot tas gars ārā, un viņam var lūgt kādu vēlēšanos. Karlsens izlido ārā no tā kausa. Yeah. Paberzē kausu un Karlsens izveļā. Vispār interesanti būtu, ko tu darītu ar Karlsenu, ja viņš pēkšņi izkristu no kausa ārā? Nu, tas teorētiski šobrīd nav iespējams, bet, zini, pēc gadiem 300 varbūt tā var gadīties, un mazums tev tur tas kauss stāvēs. Ko tu darītu ar Karlsenu, ja viņš izkristu no kausa ārā tev mājās? Ja viņš būtu mājās, es nezinu, es noteikti iedotu ēst, pabarot un uzspēlēt kādu šahu partiju. Ļoti labi. Man patīk tā secība. Saimnieciska Madara ir ļoti saimnieciska. Jā. Ko tu dotu Karlsenam ēst? Ko tu tur, nezinu, pelmeņus vai ko? Nē, vajadzētu kaut ko latvisku. Kartupeļus un šķiņķi. Jā. Ar majonēzīti. Jā, un krējumu. Un krējumu. Gurķi tomātu salātiem ar krējumu.
Jā, nu Jā, tur Jā, jā. kāpostus vēl vajag pa virsu garnējumā, tāds kāpostus pa virsu, tā, lai Karlsens pēd kārtīgi. Nu, ļoti, ļoti labi, ļoti labi. Tā. Nu, ko, Nelī, varbūt tu vari pajautāt par to Indiju, varbūt Madarai, kas tur notiek labs, jo šaha dzimteni, kā viņi meklē tur šaha Jā, atrašanos. Madara, mēs, protams, zinām, ka šāks ir radies Indijā. Bet kā tu tur attapies un kā tu nonāci Indijā? Mēs zinām, ka tu 2 gadus tur biji. Vai tu vari pastāstīt, kā tu nonāci un ko tu tur darīji? Jā, tā tad es tiešām tur biju 2 gadus, kad es sarēķināju visu kopā pa periodiem. Un no sākuma man likās, ka es aizbraukšu uz brīvprātīgo programmu, kur ir 7 mēnešus gara, bet izrādījās, ka es paliku 11 mēnešus tur vienā pirmajā reizē. Un tad tā vieta, kur es biju Indijā, tā ir Koimbatore, kas ir Tamilnadu štats, Indijas dienvidi. Un tas ir Ašams, ir Sadguru, un tad viņa ašamā bija viena iespēja šī brīvprātīgo programma, kura saucās Sadana Pada, un tad tur es vienkārši aizbraucu, bija vieta, kur palikt, bija vēst, un tad bija jāveic šīs brīvprātīgo aktivitātes. Tur iekšā ašama, un pēc tam nākamajā gadā es aizbraucu uz teacher, Hatha Yoga teacher trainingu, kas arī viens no visintensīvākajiem jogas skolotāju kursiem un 5, 6 mēnešu garumā. Un pēc tam vēl kādu laiku paliku, tā ka kārtīgi laiku pavadīju Indijā. Arī nedaudz pabraukāju pa citām Indijas pilsētām, Bet, bet, nedaudz pieredze. bet saka, tu esi jogas skolotāja? Jā, Ā, jā. tu ar to arī nodarbojies? Visādi. Jā, arī šahu spēlēju, arī Bet pie tevis var studēju. vērsties cilvēki, nu, ja viņi grib iemācīties jogu, piemēram, var? Protams, jā. Nu tā, tu Var, var. šahistus arī ņem, vai tur uzreiz tā ir tava sarkanā līnija, nu, ka šahisti nē? Nē, man nav dalīšanas, nē. Ja ir Ā, vēlme, tad visi var nākt. labi, tad šahisti piesakaties pie Madaras uz jogas nodarbībām. Saki, lūdzu, varbūt šahs un joga, kā tu redzi tā kā šo abu nodarbošanos, miedarbību kaut kādā veidā? Godīgi sakot, es redzu, ka viņi ļoti labi savā starpā iedarbojas. Man liekas, ka ne tikai ar šahu, bet joga ar jebko. Jo tas nav tā, ka pēkšņi sanāk visu pamet un pievērsties jogai. Tā arī var būt, bet arī otrs, ka joga visu pastiprina un palīdz. Tā kā pilnīgi noteikti arī pasaules čempions Gukešs ir teicis, ka viņš meditē un nodarbojas ar jogu jau vairākus gadus. Arī daudzi citi pārējie indijas šahisti ir pieminējuši, ka meditācija, joga viņiem palīdz. Tā ka, nu, arī pati es novēroju, vienkārši redzēju tās izmaiņas sevī, ka pirms es aizbraucu uz Indiju, ka vienkārši tā iekšējā sajūta bija pilnīgi savādāk nekā tagad, kad esmu apakaļ. Tā kā, piemēram, pārdzīvojumi par zaudējumiem nav tik emocionāli, nav tik grūti, nav tik ilgi. Tā kā, ja notiek kaut kāds zaudējums, tad ar to daudz vieglāk ir tikt galā. Nu, piemēram, no jogas, tā kā, nu, kas ir komplekss, droši vien tur ir vingrošana, ēšana, meditācija un citas kaut kādas prakses. Kā tev liekas, kuri varētu būt tie, nu, pirmie kaut kādi, varbūt soļi vai elementi, ko, nu, tu ieteiktu šahistiem pamēģināt? No visas tās prakses kopuma un varbūt, jā, kā to iemācīties? Kas tev pirmais nāk Es prātā? teiktu, jā, nu, tā kā meditācija un joga, tas ir kaut kas nedaudz bišķiņā atšķirīgs. Tā kā, nu, tas tajā jomā, kurā es specializējos, tā ir klasiskā hatha joga. Nu, ko tas īsti nozīmē? Ka tātad hatha joga tas nozīmē, ka būs kaut kas fizisks, ka notiks kaut kāda darbība ar ķermeni, kaut kādas ķermeņa kustības. Tad tāda veida prakses. Meditācija ir nedaudz savādāk, ka nebūs fiziski kaut kas jādara, ka jāapsēžas un jāseko instrukcijām, vai vienkārši jāsēž ar acīm ciet. Tā ka atkarībā, nu, noteikti var jebkurš sākt, kuram ir interese, bet, nu, pirmais būtu, cik daudz laika kāds cilvēks grib kam veltīt. Tā ka, piemēram, ja ir tikai kādas 10, 15 minūtes laika, kuras cilvēks grib vai var veltīt, tad
Ir pavisam vienkāršas meditācijas online pieejamas, piemēram, viena tikko kā nesen šogad, man liekas, šī aplikācija iznākusi arī no paša Sadguru, kas saucas Miracle of Mind, kas ir tikai 7 minūšu gara meditācija, bet vairāki simti tūkstoši cilvēku saka, ka viņa dzīve ir pilnībā mainījusies. Tā ka pat ar 7 minūtēm pat pietiek. Es esmu bijusi arī pie Madaras, kad viņa Latvijā grupai vada, kur viņa ir visi tādā baltā tērpā, runā angliski ar visiem. Un tas bija pirms es devos uz Brazīliju. Man bija mazliet, godīgi sakot, man bija bail doties uz Brazīliju. Un tad es aizgāju pie Madaras uz to jogu, iegāju tā kā sevī un saņēmu tādu iekšēju spēku. Nu, tāds, un es aizlidoju vispār bez problēmām. Es jau visu to aizmirsu. Bet, jā, jogā ir kaut kāds milzīgs spēks. Nu, tikai jāskatās, pie kāda speciālista to ej. Skaties tā, lai nav tur vienkārši nezinu, parastais sports tikai un vienīgi. Jogai jābūt tādai plūstošai, līganai un ar tādu iekšēju mieru un milzīgu enerģijas pieplūdi. Jā, tad ir Man ar, labāks. Vismaz man tā ir. Nelī pareizi runāja visu, vai tur, nu tā. Savā, jā. Tā ka, nu, protams, uh, tas, uz ko esmu ievērojusi, ka Eiropā, Amerikā, uz ko spiež, ka ir kaut kāds tas fiziskais tā, lai sāp, nu, tā kā Nelija teica, ka vajag visu kaut ko tur kačāt un uz fizisko un to, bet manā izpratnē tā īsti nav joga, jo, Man arī. jo tas jau var vienkārši darīt fizisku aktivitāti un dabūt tieši to pašu efektu. Tā ka manā izpratnē tas, ko esmu sapratusi, ka joga tas nav, ka tas ir vienkārši iekšējais procesa stāvoklis, kādā cilvēks var atrasties. Un... Jā, tā kā es nodarbojos ar Tu Signam. vari, Andri, pilnīgi jogot bez kustībām, vai ne? Tu Jā, vienkārši tā kā. es tā kā vienkārši domās un tā. Turpinot par to meditāciju un jogu, nu, tā psiholoģiskā sagatavotība ne, ir ļoti svarīga katram šahistam. Un tad vienkārši mans jautājums Madrē ir, ko tu varētu ieteikt katram šahistam, nu, Latvijā, gan bērnam, gan pieaugušiem, ko viņš varētu darīt tai savai psiholoģiskai sagatavotībai. Jā, Man liekas, ka psiholoģiskā sagatavotība arī iet roku rokā ar fiziskajām aktivitātēm. Tā ka, ja prāts ir mierīgs, tad arī ķermenis būs mierīgs. Ja ķermenis ir mierīgs, tad arī prāts būs mierīgs. Tā ka sevi izkustināt fiziski, lai arī prāts nomierinās, tāpēc ka es pieņemu, ka mūsdienās ir daudz vieglāk sevi fiziski daudz vairāk nogurdināt nekā prāta nogurdināt. Un tātad, ja ķermenis būs mierīgs, tad arī prāts būs mierīgs. Tā ka strādāt ar abiem, un tad abi būs spēcīgi. Jā, labs Paldies, padoms. Andri. Vispār labs padoms. Jā, nu labi. Nu, ko tad jautājums tev? Varbūt, ja tad mēs uzzināsim, vai tu skaties mūsu raidījumu vai nē. Tātad jautājums par 3 šahistiem uz Vientuļas salas. Tad tev jāizvēlās 3 šahistus, kuri ir dzīvi šobrīd, un kurus tu ņemtu uz Vientuļas salas. Mēs būtu priecīgi arī par kaut kādu repliku pie katras izvēles. Jā, nu ar šo jautājumu man jau iepazīstināja Azerbaidžānā. Paspēt atbildēt, es nepaspēju, bet tagad es domāju par 3 šahistiem. Noteikti es gribu māsu līdzi, jo, nu labi, viņa varbūt nav spēcīgākais šahists, bet, nu, viņa tomēr ir šahists. Un ņemot arī vērā visu tam, kam mēs esam bijušas cauri, tad noteikti es viņu gribētu, lai viņi ir man blakus. Mhm. Ja mēs virzamies uz spēcīgākiem šahistiem, tad iespējams es pieņemu Nakamura. Vienkārši man izskatās, ka viņš varētu būt pietiekami ātri domājošs, vai arī man izskatās, ka viņam ir pietiekami daudz zināšanas, kā varētu izdzīvot kaut kādā uz vientuļas salas. Un tad vēl trešais. Lūdzu? Par Nakamūru jums tad vismaz būtu krekliņš ar ananāsiem, nu vismaz kaut kas. Jā, varētu pavaibot. Tā kā Ramona, Nakamura un tad vēl trešais.
Es domāju, ka būtu jautri arī Neliju paņemt līdzi. Jo ar Neliju mēs jau bijām kopā Azerbaidžānā, tad tā kā pieredze mums ir, kā ir būt dzīvot kopā, un tad arī uz vientuļa salas noteikti varētu izdomāt, kā izdzīvot. Nu, ļoti laba izvēle. Ļoti laba Nakamūram izvēle. diezgan jautra kompānija būs savā Nakamūra, es domāju, Nakamūra vienkārši būtu autā. Vienkārši. Viņš domātu, kas Man te šķiet, ka no notiek. Nakamuras mēs varētu ļoti ātri iemācīties vai nu uztvert informāciju, vai arī ļoti ātri runāt. Nu, Jā, tas būtu. jā, un noteikti tā kā stilu arī paņemt. Es gribētu redzēt, kā Nakamūra izstītos pēc gada aptuveni ar jums uz vientuļas salas. Tas varētu būt labs skats. Tas būtu ļoti labi. Tā, ok, un tad mums ir tāda vēl viena rubrika. Tā, tūlīt tās parādīšu tev. Viens no 18 saucās. Tu zini, kas tas tāds ir? Nē, Tā, tūlīt mēs uzliksim. Kas ir šahā 18? Kā tev liekas? no 18 varbūt vecums, varbūt gājieni, varbūt figūras. Pasaules šaha čempioni tie ir no 1 līdz 18. Jā, Jā, nu, labi. tāls tur 8. un nezinu, kas pāraus 13. tā tālāk. Nu jā, un tad mēs Mhm. tagad uzliksim randomā tā kā vienu ciparu, kur tas šteinītis ir nolikts. Un tad tev būs jāizdomā tam pasaules šaha čempionam jautājums, ko tu gribētu viņam uzdot. Ja, tā. Vai varbūt kāds uzdevums, kas viņam jāizdara, es nezinu, nu, tur vingrojums kaut kāds. Bet, nu labi, nu doma, ka jautājumi, ja? Tā, labi, un skatāmies. 10. Kurš tas ir vispār? Tas nav. Kurš ir 10. pasaules Pirms čempions? Tas Fišera kaut Paskis? kas. Man liekas, ka Spaskis tas ir. Jā, varētu būt Jā, spārsts. Boris Spaskis. Jā, Boris Spaskis ir 10. pasaules šaha čempions. Nu, lūdzu, tu vari padomāt, kāds varētu būt tavs jautājums Borisam Spaskim. Nu, man liekas, ka šis varētu būt interesants jautājums visiem šahistiem, ko viņi darītu, ja viņi nespēlētu šahu. Kāda ir vēl viņu papildus aizraušanās bez šaha spēlēšanas, un ar ko viņi vēl ir izcili? Tā, ko vēl? Ja es nebūtu kļuvis par šahistu, es iespējams būtu izvēlējies kādu citu intelektuālu vai radošu ceļu. Mani vienmēr ir interesējusi literatūra un valodas, varbūt būtu kļuvis par tulku vai rakstnieku. Man patīk novērot cilvēkus, izprast viņu raksturus un stāstus, tāpēc arī žurnālistika mani vilinātu. Un, protams, sports man ir pavadījis visu dzīvi, varbūt būtu izmēģinājis spēkus vieglatlētikā vai pat tenisā. Bet, lai kur arī būtu nonācis, domāju, ka tāpat meklētu ceļu, kur nepieciešama stratēģija, pacietība un cilvēka psiholoģijas izpratne, jo tās ir lietas, kas mani vienmēr ir valdzinājušas. Nu tā, labi. Ko tu, Madara, darītu, ja tu nebūtu šahisti? Nodarbotos ar jogu. Jā. Signe, ko tu darītu, ja tu nebūtu šahisti? Vispār nevar. Nezinu. Šahistam ir nereāli grūti atbildēt uz šo jautājumu. Man liekas, tas vienkārši ceļš, kur es esmu nonākusi, ir tā kā salīdzinoši pateicoties tam, ka ir šahs. Un ja es bērnībā nebūtu sākus nodarboties ar šahu un jauniešu gados turpinājis, tad man ir grūti iedomāties, kas es vispār, nu, kur tas ceļš tā kā būtu aizvedis. Jā, šākam pārāk. Viņam šākam ir tiešām, varbūt sākumā to neredz vai nu vecāki vai paši cilvēki, bet viņam, protams, ka ietekme ir daudz lielāka nekā tikai spēle. To visi, protams, ar laiku saprot. Bet Tā es tas ir. gan zinu, kas es būtu, ja Nu, es nebūtu. Es kas būtu tu? matemātikas skolotāja. Jā? Jā, jā. Un tagad, kad man vēl pirms pāris gadiem viens skolas direktors man teica, nu, lai es jebko daru, ka mācības apmaksās visi, viņiem vajag to matemātikas skolotāju, un es saprotu, ka tas šahs ir tik egoistisks, ka es vairs nevaru to matemātiku atpakaļ. Nu, tāds, bet man bija reāls posms dzīvē, kad es gribēju kļūt par matemātikas skolotāju. Tu zitīgi forši, man liekas, matemātikas skolotājs. Jo Es kaut mums kā bija arī. tāds ritīgi trakās, ritīgi foršās skolotājs, un tā. Jā. Ne, noteikti nebūtu slikts ceļš. Noteikti arī tāds pats Jā. jaudīgs. Jo matemātika ļoti, ļoti pieprasīta šobrīd. Ļoti noderīga. Es arī atceros no skolas, tie matemātikas skolotāji bija vienmēr interesanti, un vispār matemātika bija kaut kas out of space. Nu, tādā ziņā, ka tie mācīja priekšmeti, nu, tur kaut kādi tur ķiņķēziņi, vēl kaut kas, un pēkšņi matemātika, jā, kaut kāda, nu, tik abstrakta lieta. Pat Nu, miegs nenāk nekad, vai ne? jā, likās tā, nē, es domāju, ka matemātika tas ir riktīgi cool. Nu, labi, teiksim paldies Madarai, Signei, Telijai, skatītājiem. Un tad tiekamies nākamajos nedēļos. Paldies visiem!